I did it my business. way. Čau visiem, privet visiem! Tas ir mūsu pirmais raidījums, un šodien mēs esam ciemos pie kafejnīcas Botānika līdzipašnieka un šefpavara Heinricha Erhardsa. Jā, labdien! У нас такая концепция, что мы используем три языка. Это русский, латышский и английский. Английский как раз сейчас внизу должны переводить меня субтитры, даже это, то, что я говорю прямо сейчас. Значит, тогда, когда наш гость, у него родной язык латышский, он говорит по-латышски, а я вопросы задаю по-русски. Tad, kad mūsu viesis ir krievs un krievu valoda ir dzimtā, tad es uzdošu jautājumus latviešu valodā. Protams. Jā. Tad šodien mēs runāšu krieviski un Heinis runās латвийски. Jā. Значит, ты знаешь, что наша передача о бизнесе, сегодня о твоем бизнесе, об идее, о том, как все происходит, об этом проекте, о тех силах, которые ты вложил в этот проект и продолжаешь вкладывать ежедневно. И сегодня за это небольшое время постараешься нам рассказать о своих буднях. Возможно, кому-то это будет полезно. Давай, может быть, начнем с самого начала. Где ты родился, где ты вырос, чем ты начинал заниматься, твой первый опыт работы по профессии и почему ты пришел к идее ресторана и занимаешься этим сегодня. Значит, привет еще раз всем. Latviski. Sveiki, jā, sveicināti visi. Piedzimis esmu Latvijā, jā. Esmu latvietis pēc tautības. Bērnībā nedomāju, kad es būšu pavārs, jā. Bērnībā es kā visi pārējie tur vienaudži gribēju kļūt par juristu, jā, tāpēc, ka man, varbūt pusauģi gados, man likās, ka jurists varēs vienmēr nopelnīt vairāk nekā, piemēram, pavārs, jā, vai šefpavārs, kas esmu tagad. Un, protams, kad es gāju mācīties, pavāra profesija nebija prestižs, tāpēc, ka nevienam pavāram nebija sava restorāna. Un tas bija vienkārši darbs, ko darīja tāpat kā sētnieks vai vēl kāds. Работа за зарплату. Tā. Tagad, protams, situācija mainījusies sevišķi pasaulē, jo mēs visi zinām, ka labākie un interesantākie projekti tieši piedara šefpavāram, vai viņš ir līdziepašnieks šim projektam. Tā arī ir noticis šeit. Es esmu līdziepašnieks, kā jau teicu, un tas nebija agrāk prestiža profesija būt par pavāru, bet es tomēr no sākuma aizgāju mācīties par arhitektu, gribēju būt par arhitektu, bet ātri sapratu, ka arhitektūra man patīk, un es ļoti pats arī, man tā liekas, kaut ko saprotu dizainā arī, piemēram, botānikas interjeru, es pats piedalījos interjera veidošanā, un, teiksim, tā bija mana ideja, kā tam ir jāizskatās. Protams, dizainers pielika tur visu salikt pa plaukiem, jo, es nemāku visas tās tehniskās lietas, piemēram. Bet, pēc tam es sapratu, ka tomēr arhitektūra nav mans aicinājums, tāpēc, ka tur ir jāvelta ilgu laiks, jākoncentrējās uz vienu konkrētu lietu ilgu laiku, es nevaru to izdarīt. Šajā profesijā man patīk tas, ka visu laiku kaut kas notiek, ir dinamika. Ir dinamika, ir aktīvs darbs, ir, protams, ļoti daudz stresa, bet darbs ir interesants un dinamisks. Un ļoti daudz visu laiku mainās, visu kaut kas. Restorānā ir aptuveni tā kā, kad tu esi šefpavārs, tas ir tā kā tu esi pažarnieks. Jā? Tas ir tā, ka tur ir uguns uzliesmo, tu aizēji viņu nodzēs. Tad tur viņš uzliesmo, tu arī atkal viņu nejudzēs. Tad tur viņš uzliesmo, un tu visu laiku dzēs uguni. Tas ir darbs restorānā, ja mēs varam salīdzināt. Un mācījos uz restorānu un servisu skolā Turība. В каком году закончил? Negribu samalot 99. iespējams. 2000. Закончил полностью, получил бакалавра.
Tā bija profesija, jā. Un es pabeidzu, tas nav bakalaurs, tā bija restorāna servisa skola, tā bija profesija, nezinu, vai tas skaitās bakalaurs. Tā ir tā kā papildu izglītība, Вот сейчас по прошествии 10 с лишним лет образование тебе дало что-то? То есть, в твоем случае многие люди не идут по профессии, получив какое-то образование. В твоем случае получилось так, как задумано. Ты получил профессию, пошел по ней дальше. Оно тебе что-то дало? Interesanti ir tas, ka manā kursā, es nebiju labākais students, katrā gadījumā noteikti ne, varbūt pat sliktākais. Un tie cilvēki, kas vēl joprojām strādā šajā profesijā, es varbūt esmu vienīgais. Varbūt esmu vienīgais, kas reāli strādā vēl joprojām. Visi no mana kursa, es nezinu, vai tiešām kāds strādā vēl šajā profesijā. Tas nozīmē, ka nav pats galvenais, kā tu mācies skolā. Jā, nav pats galvenais, kāda tev ir izglītība. Ir pats galvenais, kā tu to dari. Jā. Un manā gadījumā man tas ir dots, tas ir mans no Dieva dots man, tas ir tas, kas man sanāk vislabāk. Es esmu mēģinājis vairākas lietas, esmu mēģinājis būt par arhitektu, esmu strādāt, celtniecībā, strojkā, esmu mēģinājis visu kaut ko, bet tas, ko es daru, tas sanāk vislabāk. Un tas arī parasti ir visiem cilvēkiem, ja viņi atrod to, ko viņi dara, un viņi dara ar mīlestību to darbu, tad viņi vienmēr būs veiksmīgi. Un es arī to sapratu, ka vienalga, kas tu esi jurists, tiesnesis, uzņēmējs vai pārdevējs, ja tu dari to darbu un atdod sev visu, un tu esi profesionāls savā jomā, tu vienmēr nopelnīsi. Ja tu būsi tiešām darījis to, ko tu dari un atdos sev visu. Man arī nācās ļoti daudz kā atteikties, lai tagad sēdētu, runāt ar tevi un būt kā restorāna līdzīpašniekam un arī šefpavāram. Tāpēc, ka tas bija diezgan grūts ceļš īstenībā. Bet es esmu spilgts piemērs tam, ka to var izdarīt. Un ja es varu izdarīt, tad jebkurš cits var izdarīt to. Un es gribu teikt, jebkuriem jauniem cilvēkiem, kas skaitīsies šo raidījumu, kad vienalga, ko jūs darat, jums ir mērķis, ejiet uz viņu. Un jums jābūt vienkārši labākiem nekā visiem pārējiem. Tas ir vienīgais, kas jums ir jāizdara. Jums jābūt labākiem par visiem pārējiem, tad jūs būsiet veiksmīgi. Jebkurā бизнесā, jebkurā сфера. Отлично, Савелий, отлично. Касаемо первого опыта работы, я знаю, что ты работал в нескольких ресторанах до того, как занялся своим проектом. Это было в этой стране, это было за рубежом. Ты мог бы упомянуть, что это были за рестораны? Mana pieredze Latvijā, es esmu strādājis vairākos restorānos, tādos kā Grand Palace Hotel. Esmu strādājis pie Elmāra Taņa restorāns, Charlestons un daudzos citos. Bet, protams, lielākā mana pieredze ir tā, ko es esmu guvis ārvalstīs, strādājot Amerikā, Ņujorkā, dažādos restorānos, kuriem ir Michelin zvaigznes. Tas ir restorāns Daniel, kuram ir 3 Michelin zvaigznes. Es esmu strādājis ar tādiem pasaulē pazīstamiem šefpavāriem kā Yannick Saleno. Viņam ir 3 Michelin zvaigznes un restorāns Parīzē, Marus. Esmu strādājis ar tādu slavenu šefpavāru kā Davids Boulē. Viņam ir downtownā restorāns Boulē un 2 Michelin zvaigznes. Es esmu strādājis pie tāda slavena arī amerikāņu šefpavāra Davida Burka. Esmu daudz ceļojis un skatījies un mācījies. Gan Parīzē esmu strādājis, gan arī visur citur krājis pieredzi, lai pēc tam šo pieredzi izmantotu šeit un atvērtu, protams, manu pirmo restorānu Botanika. Пойдем посмотрим твой ресторан? Jā, ejam, es jums parādīšu. Okay.